Sveicināti! Mani sauc skolotāja Laila, un es vēlos šajā video padalīties ar to, kādi uzdevumi ir saprotami centralizētajos eksāmenos tēmā vektori. Nu, tad dodamies ceļojumā. Uzdevumi nav sakārtoti pēc grūtības pakāpēm, bet ir sakārtoti pēc gadiem, izņemot vienu, bet tas būs pašās beigās. Un tā, 2022. gads, 10. uzdevums. Dots paralelograms un vektori, kas ir paralelograma malas, zīmējumā redzams, ir apzīmēti ar mazajiem burtiņiem A, B un D, un mums prasa noteikt, kura no vienādībām ir patiesa. Tad ejam cauri variantiem, kamēr atrodam īsto. Vektors DA vai ir vienāds ar B? Tātad vektoriņš DA, atceramies, ka pirmo burtu nosauc sākuma punktu, otro gala punktu, tātad vektoriņš DA mums ir šeit. Un mums apgalvo, ka tas ir vienāds ar vektoru B. Vektoram B būtiņa ir otrā pusītē, otrā cits virziens. Lai gan šie vektori ir paralēli un varētu būt vienādi, bet tiem ir dažādi vērsti virzieni, un līdz ar to tos sauc par pretējiem, ne par vienādiem. Un tad uzreiz paskatoties B variantā, mēs redzam, ka tur ir dots vektors AD, tad tur būtiņa ir pie burtiņa D, un tad AD vektors un vektoriņš B ir paralēli, ir vienāda garuma, jo paralelogramma malas ir vienādas, un arī virzieni ir vienādi. Tātad pareizā atbilde ir B. Dodamies pie nākamā jautājuma. Kura no vienādībām ir patiesa? Šeit jau mēs redzam, ka mums ir vektora saskaitīšana un atņemšana. Nu, lai mēs ķertos klāt mūsu uzdevumam, mazliet atcerēsimies par to, kā tad saskaita vektorus. Lai saskaitītu vektorus, ir divi varianti. Viens variants ir sekojošs, ka es uzzīmēju pirmo vektoru, tam otram, to otru zīmēju no pirmā vektora gala punkta. Un tā kā vektoriņi ir zīmēti viens otram galā, tad summas vektors ir 3 stūra mala. Un svarīgi ir ievērot, ka summas vektora bultiņas satiekas ar otrā vektora bultiņu. Tātad pēc 3 stūrīša likuma esmu saskaitījis divus vektorus. Otrs paņēmiens bija, ka dotos vektoriņus zīmē no viena punkta, tātad abiem diviem ir kopīgs sākuma punkts. Un tad, ja viņiem abiem ir kopīgs sākuma punkts, tas būs paralelograma likums. Un nosaukums jau saka priekšā, ka mums ir jāzīmē paralelograms, un summas vektors tad izšaujas no tā paša kopīgā sākuma punkta un ir paralelograma diagonāli. Nu, lūk, tādi bija šie te saskaitīšanas likumiņi. Tā, notīram un tad dodamies pie mūsu piemēriem. Nu, tad skatāmies zīmējumā, kas tad mums tur notiek. Mums zīmējumā vektoriņš A un vektoriņš B ir uzzīmēti no viena kopīga punkta. Tātad, kā tikko jau rādīju, ja ir uzzīmēti no viena kopīga punkta, tad tas ir paralelograma likums, un summas vektors būtu paralelograma diagonāle BD. Un tas nu nekādi nav saistīts ar vektoru D, jo šie vektori BD un AC nav kolineāri, neatrodas ne uz vienas, ne uz paralēlām taisnēm, tātad A atbilde atkrīt. B piemērā mums ir vektora atņemšana. Tad te nu mums ir jāzina, ka atņemt vektorus ir tas pats, kas pieskaitīt pirmajam vektoram pretēju vektoru. Nu, ja vektoru nosaukt ar vienu burtiņu, tad to pierakst šādi. Ja te būtu rakstīta vektora ar diviem burtiem, tad es tam otram vektoram samainītu burtu secību vietā. Nu, paskatāmies, kas tad notiek, ja mums ir vektoriņš mīnus B. Vektoriņš mīnus B, tas ir pretējs vektors, tad būtiņa viņam ir otrā pusītē. Pie šī vektora CB ir pieskaitīts vektors BA,
Tātad pirmā vektora galapunktā ir sākts zīmēts vektoriņš A. Ja kāds ir samulsis, kāpēc es sāku ar mīnus B, tad paskatāmies. Mēs taču saskaitām, mūs varam samainīt vietām. Un tad vektoru saskaitīšanas trīs stūra likumiņš mums saka, ka summas vektors iziet no pirmā vektora sākuma punkta un beidzas pie otrā vektora gala punkta. Tātad šis ir vektors CA. Vai tas ir vienāds ar D? Nē, tas nav vienāds ar D, jo D bija AC. Šis ir mīnus D. Tātad otrā atbilde mums atkrīt. Nu, un tad mēs paskatāmies C piemērā, un šeit mums ir rakstīts mīnus A plus B. Nu, ātri notīru tās būtiņas, lai varam saprast. Tātad mīnus A skatās uz šo pusi, skaitam klāt plus B, trīs stūrīšu likums, jo viens otram galā, un summas vektors iziet no pirmā vektora sākuma punkta un beidzas pie otrā vektora gala punkta. Tātad atbilde C arī ir īstā. Nu, tālāk nākamais jautājums. Nosaka vektora B koordinātas, ja ir dotas punkta B koordinātas un punkta C koordinātas. Nu, blakus es šeit esmu ielikusi formulu no formulu lapas. To gan tev pašam vajadzētu mācīt atrast. Nu, tad paskatāmies, kas mums tur notiek. Tajā formuliņā mēs labi varam redzēt, ka, lai izreikinātu vektora AB koordinātas, mums vajag no x2 atņemt x1. Kas ir x2? X2 ir gala punkta koordinātes. Tātad no x2 jāatņem x1, no y2 jāatņem y1. Nu, labi, nu tā tad rakstam, ka vektoriņš tikai mums ir vektoriņš B zīmējumā, pastamies, mums ir BC. Tātad vektoriņš BC, tas ir mūsu vektors B. Gala punkts mums ir C, tātad no punkta C x vērtības, tā ir iekaviņa, ir jāatņem punkta B x vērtība. Un tad no punktiņa C y vērtības ir jāatņem punkta B y vērtība. Un mēs iegūstam, ka vektora koordinātas 8 mīnus 6 ir 2 un 6 mīnus 2 ir 4. Nu, šis bija variants, godīgi darbojoties pēc formulas. Nu, bet man gribas arī izstāstīt vienkāršāku variantu, un tā arī drīkst rīkoties. Skatos zīmējumā, vektoriņš B. Ja es gribu uzzināt vektoriņa B koordinātas, tad man vajag būvēt klāt pie šī slīpā nogriežņa taisleņķa trīsstūrīti. Un tad, kad es būvēju to taisleņķa trīsstūrīti, pirmo malu man vajag būvēt to, kas ir horizontāli, kas ir paralēli x asī. Nu, tad šī būs taisleņķa trīsstūrīša pirmā mala. Un tagad es būvēju klāt taisleņķa trīsstūrīšu otro malu. Tieši tāpat kā es tagad pārvietojos, es iztēlojos, it kā te būtu vektoriņi. Vektoriņš, kas skatās uz labo pusi, tātad paralēli x asī, virziens tāds pats kā x asī, un es gāju pa divām rūtiņām. Tātad +2. Ja es būtu gājis pretēji x asī, es rakstītu -2. Pēc tam es turpināju ceļu augšu, it kā vektoriņš, kas ir paralēls y asī, un skatās tajā pašā virzienā kā y, un gāju pa 4 rūtiņām, tā tad +4, jo virziens sakrīt, kā es gāju pa y virzienu. Nu, un šīs te ir arī, ja es zīmētu vektoram projekcijas, projekcija vektoriņš uz x šeit būtu, un te būtu projekcija vektoriņš uz y, tad tie skaitļi atbilstošie ir tie paši, ko es šeit jau esmu uzrakstījusi. Nu, ja tu par vektoru projekcijām neko neatceries, tas nekas šī uzdevumā tas nav svarīgi. Nu, lūk, reku es to atbildi arī dabūju, neko nerēķinot, ja? Bet parādot zīmējumā, kā es to esmu atradusi.
Esam ar šo uzdevumu lapu tikuši galā. Dodamies tālāk. Turpinās 22. gads, 11. uzdevums, dots vektors A. Uzzīmē tādu vektoru B, lai vektori A un B nav vienādi. Tad šajā uzdevumā pārbauda, vai tu zini, ko nozīmē vienādi vektori. Vienādi vektori ir tie, kas atrodas uz vienas taisnes vai uz paralēlām taisnēm, sakrīt viņu garumi un sakrīt virzieni. Ja mums prasa, lai nav vienādi, tad es nedrīkstu zīmēt uz vienas taisnes vai uz paralēlām, man jāzīmē vektors kaut kā citādāk, vai slīpi, vai vertikāli. Tā kā mums prasa, lai garumi būtu vienādi, tad izdevīgāk, manuprāt, ir zīmēt vertikāli. Šeit ir 5 rūtiņas garums, tad es uzzīmēšu arī 5 rūtiņas garu vertikālu nogriezni. Un būtiņai šeit pilnīgi nav nekādas nozīmes, kurā galā mēs viņu rakstam. Jā, jo mēs nezīmējam nekādus nevienādus, ne pretējus vektors, tātad tam nav nozīme. Un pierakstam klāt, ka tas ir vektoriņš B. Viss, uzdevums izpildīts. 12. uzdevums. Aprēķina vektora P moduli. Tātad jau iepriekšējā uzdevumā bija rakstīts, ka moduļi tie ir garumi, tas nozīmē garumi, un tad mēs formulu lapā atrodam, kur mums ir rindiņa, kur ir modulis uzrakstīts, un var nošpikot, kā tad aprēķina šo te vektora moduli. Tas nozīmē, katru vektora koordinātu kāpinam kvadrātā, saskaitam un no summas izvelkam kvadrātsakni. To tad arī rakstam. Tātad vektoriņa P modulis, jeb garums, ir kvadrātsakni no 3 kvadrātā plus obligāti liekam -4 iekaviņās kvadrātā un plus 12 kvadrātā. Un no tā visa mums jāvelk kvadrātsakni. 3 kvadrātā 9, plus mīnus 4 kvadrātā ir 16, 12 kvadrātā 144. Saskaitot kopā sanāk 169, un kvadrātsakni no 169, vai tu zini no galvas, vai tu izvelc ar kalkulātoru, tam nav nozīmes, un vektora modulis, jeb garums, ir atrasts. 2023. gads. Koordinātu plaknē doti vektori, atkal ir zīmējums, vektoriņi un burtiņi klāt ir pierakstīti, un mums atkal prasa, tāpat kā 2022. gadā, atrast pareizo vienādību. Nu, un tā tad vektors V ir U mīnus Z. Pārtaisu atkal par saskaitīšanu. Pretēji vektoru pieskaitīšanu un skatos zīmējumā. Vektors U, vektors mīnus Z skatās uz otru pusi. Aha, saskaitāmos, ja es samainīšu vietām, man sanāks. Mīnus Z ir pirmais vektors, no viņa gala punkta iziet otrais vektors U. Tātad vektori zīmēti viens otram galā, tas ir 3 stūrīša likums. Un summas vektors iziet no pirmā vektora sākuma punkta un beidzas pie otrā vektora gala punkta. Tieši tā kā te uzzīmēts, līdz ar to mums arī sanāca summā vektors V, un pareizi ir pirmā atbilde. Nu, ja nu gadījumā tu man netici un tu šaubies, nu varam jau pastīties arī pārējos piemērus. Un kā tad izstītos, ja mēs pie mīnusu pieskaitītu pretēju vektoru mīnus z. Mīnusu vektors ir šeit. Mīnus z vektors ir šeit. Tātad šī zīmējumā abi vektori satiekas ar būtiņām. Nevienā paņēmienā nekad nav tā, ka abi vektori satiktos ar būtiņām. Tātad zīmējums izveidots nepareizi. Man arī šeit nav paralelograms, ka es varētu atrast kaut kādu paralelogrammu, tad šis variants atkrīt. Nu, paskatāmies uz nākamo. Mums ir teikts, pie vektoriņa z jāpieskaita pretējs vektors u.
Tātad pie vektoriņa z, kas mums jau ir jāpieskaita pretējs vektors mīnusu. Tas būtu šeit. Ja, mīnusu skatās tajā virzienā. Aha, vektori ir uzzīmēti viens otram galā, tātad tas ir trīs stūrīšu likums. Summas vektors iziet no pirmā vektora sākuma punkta un aiziet uz otrā vektora gala punkta. Tātad šeit būtu bultiņa. Un tas nozīmē, ka summā mēs iegūtu mīnus v, jo v skatījās uz augšu, un mums summas vektors skatās pretējā virzienā. Tātad mīnus v, te bija v. Nu, un es domāju, ka tu esi diezgan drošs, ka arī tas ceturtais nebūs, bet, nu, labi, sirds mieram varam aplūkot arī ceturto. Jāsaskaita U un Z. Abi vektori U un Z ir uzzīmēti no viena punkta. Ja tie ir uzzīmēti no viena punkta, man šeit būtu jākonstruē paralelograms. Te īsti man vairs nav vietas uzzīmēt, un tad tas summas vektors šautos ārā no kopīgā sākuma punkta, un tā būtu paralelograma diagonāla. Nu, man tur nemaz nav vietas uzzīmēt. Tātad es pierādīju, ka tiešām neviens no pārējiem variantiem tur arī neder. Nu, skatāmies otro jautājumu. Mums prasa noteikt vektora V koordinātas. Nu, protams, varētu šeit vektoram V nolasīt sākuma punkta koordinātas, ja saskaitīt, pierakstīt koordinātas un punktiņam E, un atņemt no gala punkta sākuma punktu, bet es iešu vieglāko ceļu. Tātad būvēju pie vektoriņa V taisleņķa trīsstūri, tātad taisleņķa trīsstūrītis man izveidojas šeit. Sāku iet no sākuma punkta x virzienā. Tas ir pretēji x virzienam ir -4. Un tad es turpinu ceļu uz augšu. Tas ir tādā pat virzienā kā y. Kas tad būs pozitīvs skaitlis un rotiņas ir 4. Tātad vektora koordinātas ir -4 un 4. Nu, un pēc tam šim pašam vektoram V mums prasa garumu. Arī plaknē uzzīmētiem vektoriem formula ir līdzīga, kā tikko aplūkojām iepriekšējā slaidiņā. Tātad vektora V moduli mēs aprēķinām katru koordinātu kāpinot kvadrātā un saskaitot. Nu, un tad izkāpinot sanāk 16 plus 16. Un es piedāvāju tādu variantu, nesaskaitīt tos skaitļus, bet tāpat kā x plus x ir 2x, tad 16 plus 16 ir 2 reizes 16. Nu, un tad kvadrātsakņi, ja bija reizinājums, varēja vilkt no katra skaitļa atsevišķi, no 2 nevelks, no 16 velks, un tad kvadrātsakņi no 16 ir 4, to rakstam pirms saknes zīmes, un paliek kvadrātsakņi no 2. Un kā mēs redzam, tā ir atbilde D. 2024. gads. Dotajā koordinātu plaknē uzzīmē vektoru M, kura koordinātas ir 3, 2. Mums nav norādīts, no kura punkta ir jāzīmē. Tātad mēs šo sākuma punktu varam izvēlēties pilnīgi brīvi. Un es jums teikšu tā, visvieglāk tad ir zīmēt no punkta 0. Kāpēc? Jo tad būs tā, ja tu sāksi punktiņā 0, 0, tad vektora koordināts sakritīs ar šī vektora gala punkta koordinātām. Aha, nu ja es to zinu, tad es atrodu, kur ir gala punkts. Tas ir punktiņā 3, 2 un uzzīmēju vektoru. Tātad 3, 2. Bet, protams, es šo vektoru varēju zīmēt pilnīgi no jebkura punkta plaknē. Nu, piemēram, es sāktu šeit. Tad es izskaitītu 3 rotiņas x virzienā un 2 rotiņas uz augšu. Ja man vektora koordināts kaut kur būtu kāds negatīvs skaitlis, un, piemēram, ja man būtu -3, tad man būtu jāskaita, atkal izvēlos brīvi punktiņu, man būtu jāskaita 3 rūtiņas nevis pa labi, bet pa kreisi, pretēji x virzienam. Labi, es sākšu šī punktiņā. 1, 2, 3, un tad, ja man paliek y vērtība +2, tad 2 rūtiņas uz augšu. Un tad jau tas vektors būtu ar pilnīgi citu
virzienu. Ja? Tātad šī vektoriņa koordināts, ko es tikko uzzīmēju, tās ir -3 un 2. Nu, nevajag eksāmenā piezīmēt raibu lapu, kā to es izdarītu. Uzzīmē vienu vektoriņu un pierakst klāt, ka tas ir vektoriņš M, un viens punkts ir tavā kontā. Labi, nākamajā ir dots paralēlograms ABCD. Un mums ir teikts, ka vektoriņš AD ir apzīmēts ar D burtiņu, AB ir apzīmēts ar B burtiņu. Atkal meklējam patieso vienādību, tieši tāpat kā iepriekšējos uzdevumos. Tātad pie vektoriņa B man jāpieskaita pretējs vektoriņš -D. Nu, un tagad pastos zīmējumā -D ir šeit. Viņa gala punktā ir novilkts vektoriņš B. Tātad summas vektors iziet no pirmā vektora sākuma punkta, beidzas otrā vektora gala punktā. Sanāk DB. Mums tieši tā arī bija rakstīts. Nu, es neiešu cauri pārējiem variantiem. Tas jau līdzīgi kā tikko runājām, tur arī nekas nesanāktu. Nākamais slaidiņš. Oho, telpiskā figūriņa. Tātad vektori telpā dots kups un vektors BE. Kur tad nu mums ir vektors BE? Redz, kur ir uzzīmēts BE. Un ir dotas šī vektora koordinātes. Plaknē vēl tur varēja kaut kā saprast, nu mums ir mazliet grūtāk tajā telpā. Bet tagad bez panikas. Šis vektors BE pieder kvadrātiņam AEFB, jo mums ir dots kubs un kuba skaldnes ir kvadrāti. Tagad padomājam, šī kvadrāta visas malas atrodas plaknē, kura veidojas starp Y-asi. Man te mazliet ir nogriezt, šī ir Y-as un šī ir Z-as. Tātad šis kvadrāts atrodas plaknē YZ. Nu, un tādā gadījumā, ja tas vektors pieder tam kvadrātam, kurš atrodas plaknē YZ, un nekur viņš nevirzās ārpus šīs plaknes, tad x vērtība šim vektoram noteikti būs 0. Un tā tas te arī ir uzrakstīts. Tālāk es domāšu tieši tāpat, kā es domāju iepriekš, kad es par plaknes figūriem runāju. Kā man būtu jāveido tas taisnīgs trīsstūrīts, lai no sākuma punkta B aizietu pie gala punkta E? Vispirms es ietu Y virzienā un es ietu pretēji. Pretēji 4 rūtiņas, tāpēc ir -4. Un tad es pa taisnīgu trīsstūru otru malu eju uz augšu, tas sakrīt ar Z-tas virzienu, tā tad ir +4. Nu, re, kur man tie skaitļi arī ir uzrakstīti. Nu, ko tad mums prasa? Mums prasa izreikināt vektora BE garumu. Mēs jau šodien vienu reizi to darījām. Patiesībā sakot, pat skaitļi mums šeit sakrīt. Tātad vektora BE garums ir 0 kvadrātā plus -4 kvadrātā plus 4 kvadrātā. Un tur sanāk atkal 16 plus 16, tas ir 16 reizes 2, un tas ir 4 kvadrātsaknes no 2. Nu, galīgi neinteresanti. Izrādās atkārtojās skaitļi eksāmenos. Otrais jautājums. Nosaki punkta F koordinātes. Nu, tagad ļoti labi noderēs tas stāsts, ko es jau tikko izstāstīju. Punkts F pieder tam kvadrātiņam, kurš atrodas YZ plaknē. Un tā kā punkts F atrodas YZ plaknē, tad x vērtība tam ir 0. Nu, un tālāk jau ļoti vienkārši. Es velku perpendikulu pret Y-as, tā kā kvadrātam malas ir perpendikulāras, tad es nonāku šajā punktā, kur uz Y-as ir pozitīvs skaitlis 4. Tātad Y vērtība ir 4. Tad es no šī punktiņa velku perpendikulu pret Z-asi, un tur arī ir pozitīvs skaitlis 4. Nu, pēdējais, ko mums prasa, nosaka vektora CH koordinātas. Nu, tagad padomāsim, kādi tad šie divi vektori ir. Šie divi vektori atrodas paralēlajās kuba skaldnēs.
Tie abi ir kvadrātu diagonālis. Tātad šie vektori ir vienādi, bet ja vektori ir vienādi, tad sakrīt arī to koordinātas. Bet nu kāds man teiks, ja nu mums nebūtu dotas tās vektora BE koordinātas, kā tad vajadzētu domāt? Nu, rīkoties, protams, tu vari dažādi. Tu pirmkārt varētu atrast šajā zīmējumā vektoram CH to paralēlo vienādo vektoru BE, tad tev būtu nu, tiešām vieglāk atrast. Nē, es laikam tā arī darītu. Es pat nezinu, kā citādāk izstāstīt. Es noteikti atrastu šim vektoram CH vienādu vektoru kādā tādā plaknē, kas veidojas starp divām asīm. Tā kā tas bija šeit starp Y un Z asi vektoriņš BE. Jo tad ir vieglāk nolasīt. Man pat tagad būtu ļoti grūti izstāstīt, kā tu vari domāt ar šo te vektoru. Tātad atceramies, vienādiem vektoriem koordinātes ir vienādas. Un mēs vienkārši uzrakstam tās pašas. Dodamies tālāk pie nākamā uzdevuma. 12. uzdevums pamato, ka vektori AB un AC, kuriem ir dotas koordinātas, atrodas uz vienas taisnes. Pirmām kārtām es pamanu to, ka šiem abiem vektoriem sakrīt burts A. Tātad abi šie vektori iziet no viena punkta. Tā jau ir ļoti svarīga informācija. Ja grib, var šeit zīmēt koordinātu plakni un atlikt pēc koordinātām šos vektorus. Tas būtu tāds viens variants. Otrs variants var padomāt, kas tad notiek, ja vektori ir uz vienas taisnes. Nu, ja vektori atrodas uz vienas taisnes, tad tos sauc par kolineāriem vektoriem. Kolineāri vektori. Un kolineāriem vektoriem izpildās tāda īpašība, ka, ja es reizinu vienu vektoru ar kaut kādu skaitli, tad es iegūstu otru vektoru. Tas izpildās kolineāriem vektoriem. Un tad es tā paskatos, ja es mīnus 3,5 reizinu ar mīnus 2, es dabūnu 7. Ja es 2 reizinu ar to pašu mīnus 2, es dabūnu mīnus 4. Un, ja es zinu šo te īpašību, nu, tad man viss jau ir skaidrs, ka viņi atrodas uz vienas taisnes. Tātad vektoru AB es varu iegūt, ja vektoru AC es reizinu ar mīnus 2. Nu, un abi vektori iziet no viena punkta. Jā, iziet no viena punkta. Līdz ar to, ja tie ir kolineāri un iziet no viena punkta, tad tie atrodas uz vienas taisnes. Tas būtu jāuzraksta ar vārtiem. Jā, ja vektori iziet no viena punkta, no sākuma punkta, un izpildās šī īpašība, kas ir kolineāriem vektoriem, tad atrodas uz vienas taisnes. Bet es domāju, ka lielākā daļa no skolēniem noteikti šo te mēģinātu uzzīmēt. Nu, tad es varu izvēlēties kaut kādu sākuma punktu A, zīmēju vektoru pēc koordinātām. 7 rūtiņas pa labi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 4 uz leju ir mīnus 1, 2, 3, 4. Šeit man ir punktiņš B. Pēc tam zīmēju otru vektoru, kur skaitu no punkta A3,5 rūtiņas, tas ir šeit, un 2 uz augšu ir pozitīvs. Un te man ir punkts C. Un tad liekam klāt liniju un novelkam šo te vienu taisni. Nu, lūk, tātad arī šādi te mēs varam pārliecināties, ka abi vektoriņi ir uz vienas taisnes. Un šos vektorus sauc pretēji vērsti, jo garumi ir dažādi, tad ir jāsaka pretēji vērsti. Skaisti!
Dodamies tālāk. 25. gads, 13. uzdevums. Doti vektori A un C, atrodam zīmējumā, redz, kur tie ir, nosaka vektora A koordinātas. Nu, es negribu nolasīt punkta B un nezināmā punkta koordinātas un tās atņemt. Es veidošu klāt taisleņķa trīsstūrīti. Tātad no vektora sākuma punkta eju vispirms x as virzienā. Man ir jāiet pa labi. Tā tad ir +4, un tad ir jāiet divas rūtiņas uz augšu. Tā tad ir +2. Koordinātas ir 4 un 2. Tālāk man prasa izteikt vektoru AB ar dotajiem diviem vektoriņiem A un C. Tad, kad ir tas vārdiņš izteikts, tas nozīmē, ka tev ir jāraksta kaut kāda vektoru darbība, vai saskaitīšana, vai atņemšana. Citreiz vēl gadās vēl kāda papildus darbība, kur jāreizina ar skaitli. Nu, tad, ja tas AB man ir rezultāts, kas radies no saskaitīšanas diviem vektoriem, tad es domās būvēju šo saskaitīšanas likumu. Tā kā te ir trīs stūris, nu skaidrs, ka man vajag trīs stūrīšu likumu. Ņemu summas vektora sākuma punktu, eju pa trīs stūrīšu malu un redzu, ka es eju pretējā virzienā. Tātad tas ir vektoriņš -c. Turpinu pirmā vektora gala punktā zīmēt otro vektoru, un tas arī ir pretējs vektors tam vektoram A. Līdz ar to es esmu ieguvusi -c, es pieskaitīju -a. Nu, un to saskaitīšanas zīmi var nerakstīt. Tātad -c, -a var rakstīt arī -a, -c. Tas nemaina atbildi. Nu, un paliek pēdējais no punkta M, kura koordināts 5, 4. Cik labsirdīgi ir eksāmena veidotāji, viņi jau šo punktu M ir atlikuši, uzzīmē vektoram A pretējo vektoru B. Lūdzu ar šo jautājumu ļoti uzmanīgi, jo bieži vien redzu skolēnu darbos kļūdas. Pretēji vektori ir paralēli. Nu, ja vien viņi neatrodas uz vienas taisnes. Aha, tātad, ja šie pretējie vektori ir paralēli, man tagad ir jāzīmē tādā pat slīpumā, tāds pats vektors. Es paskaitu rūtiņas, tur 4, 2, 4, 2. Te būs punktiņš, tātad, oi, ne tur aizskaitīju, re, kur ir 4, 2. Tātad paralēli vektori, un ja man ir teikts pretēji vektori, tad būtiņi ir jāliek, lai skatās pretējā virzienā. Un mums prasīja šo vektoru nosaukt ar mazo burtiņu B. Tātad pierakstam klāt mazais burtiņš B. Lūk, arī šis ir izpildīts. Nu, lūk, 25. gadā arī mums ir telpisks zīmējums. Ko tad mums šeit prasa? Mums ir atkal dots kubs, kubas šķautnes garums ir 3 vienības, kur mums jau tie trīnieciņi tur ir sarakstīti. Un punktam C koordinātas ir -3, 3 un 0. Nu, labi, ja tam punktam C nebūtu koordināts, atkal pastāstīšu, ko darīt tad, ja pašam tās koordinātas ir jāuzraksta. Tātad, pirmais, ko mēs darām, mēs paskatāmies, ka punkts C atrodas plaknē Y un X. Ja, X, Y plaknē. Ja viņš atrodas X, Y plaknē, tad Z noteikti būs 0. Nu, un tad es velku domās perpendikulu vispirms pret X asi. Jā, atceramies, ka X asi šeit, ko tur atcerēties. Re, kur burts pierakstīts. Tā tad perpendikuls, te ir telpas zīmējums, tāpēc tie taisnie leņķi neizstās pēc taisniem leņķiem. Tātad perpendikuls atdurās punktā -3, redz, kur tas ir, un tad es velku perpendikulu pret Y asi, un tas nonāk punktā +3, redz, kur tas ir. Mums prasa noteikt punkta B koordinātus. Nu, kas var būt vieglāks par to? Punkts B atrodas uz Y-as. Ja tas atrodas uz Y-as, tad automātiski pārējās divas vērtības, X un Z vērtības, būs 0.
Tātad x vietā 0 un z vietā 0. Un b ir 3, to jau mēs zīmējumā redzam. Pēc tam mums prasa noteikt vektora AG koordinātas. Un šī atkal ir tā fēnā situācija, kad vektors sākas punktā 0, 0. Ja tā nebūtu, mums būtu grūtāk. Bet ja tas vektors sākas punktā 0, 0, tad tās pašas koordinātas, kas ir punktam G, būs arī vektoram AG. Tāpēc es jau te varu uzrakstīt AG vienāds ar, man būs 3 koordinātas, un dodamies pie zīmējuma. Tad, kad mums ir jānolasa punkta koordinātas, vajadzētu atrast viņam tādu punktu, kurš ir tā kā projekcija x, y plaknēs. Laikam ļoti grūti pateikt tagad projekciju, bet tad, kad mēs liekam punktus, mēs darām tā. Mēs visiem atliekam plaknē x, y punktu. Un tad mēs no tā punkta ejam vertikāli uz augšu, tas virzienā tik vienības, cik tur ir. Līdz ar to, tāpēc es arī tagad meklēju to punktu, no kura es esmu gājusi uz augšu, lai atrastu punktu G. Piekritīs, ka tas bija no punkta C. Šim punktam C koordināts mums jau bija dots -3, 3 un 0. Tas nozīmē, ka tagad, kad es iešu pa kuba šķautni uz augšu, un kuba šķautnes garums ir 3 vienības, tad sanāks, ka man x un y vērtības būs tās pašas, kas punktam C, bet mainīsies tikai z vērtība. Tātad -3, 3 un z vietā es rakstu 3. Nu, es ļoti ceru, ka man izdevās tev to izstāstīt, bet, ja ne, tad nekā. Nosaka vektoru, kas vienāds ar AB plus AH vektoru summu. AB plus AH. Tagad es paskatos, abi šie vektori ir uzzīmēti no viena sākuma punkta. Atceries, pašā video sākumā es stāstīju, ka vektors saskaita pēc 2 likumiem, un ja bija uzzīmēti no viena sākuma punkta, tas bija paralēlograma likums. Tas nozīmē, ka man te tagad vajag uzzīmēt paralēlogramu. Paralēlais nogrieznis būs pretējā kuba skalnē, un tā būs tā diagonāli. Tātad, kur ir 2 paralēlas paralēlogrammās, un tad AB ir paralēls ar šo te HG. Un tad pēc paralēlogramma saskaitīšanas likuma summas vektors iziet no abu vektoru sākuma punkta un nonāk tur, kur ir paralēlogramma pretējā virsotne. Tātad tas ir vektoriņš AG. Oi, labi, nepaņēmās pareizais rakstāmais. Tā, esam atraduši, tas ir izpildīts, man prieks. Un mēs nonākam pie 10. pie pēdējā šī te uzdevuma. Tas gan ir no 23. gada, bet tā kā šis uzdevums prasa jau kompleksas zināšanas, jo eksāmenā tas bija otrajā daļā, redzi, 30. uzdevums. Tātad kompleksas zināšanas gan par vektoriem, gan arī vēl kaut kas papildus. Un šeit stūrītī es esmu ielikusi to teorijas daļu, kas mums te vēl nāk klāt. Ja tu esi 10. klases skolnieks, kurš tikko sācis vidusskolā mācīties, tad tu vēl to nezināsi, bet nekas, es izstāstīšu. 2 kuteri velk plostu, uz kuru darbojas spēki F1 un F2. Skaisti, lai tie kuteri tur braši velk to plostu. Mēs redzam, ka viens pielicis lielāku spēku, otrs mazāku spēku. Dotajā attēlā uzzīmē rezultējošā spēka vektoru F. Tad atkal domājam, zināšanas par vektoriem, ja saskaita 2 vektorus un tie iziet no viena punkta, tad tas ir paralēlograma likums. Konstruējam klāt paralēlogramma malas, tā paralēlas, kaut kā man te sanāca, un tā tad otra paralēlā mala, kur ir paralēlograms.
Un tad summas vektors iziet no abu vektoru kopīgā sākuma punkta. Te nu mēs esam uzzīmējuši vektoru F. Tas arī ir mūsu summas vektors. Kārtīgu bultu iezīmēm, lai var redzēt. Tālāk mums ir doti šo spēka vektoru lielumi. Pierakstīšu te klāt 35 kN, un te ir 25 kN. Un mums vajag noteikt, cik tad kiloņūtoni ir šim te rezultējošajam spēkam. Šī brīdī es varu aizmirst par tām bultiņām, es varu domāt tālāk tikai par nogriežņiem. Tad man paralelogramā ir zināmas divas blakus malas, ir zināmas leņķis starp šiem te malām, un man vajag atrast diagonāls garumu. Nu, man ir tāda vēlme pāriet uz trīsstūrīti. Mēs zinām, ka paralelogram pretējās malas ir vienādas, tātad arī šeit ir 25. Tālāk es zinu, ka paralelogram vienas malas pieleņķu summa ir 180 grādi, un es varu izrēķināt šo te leņķi. Nu, bet, lai uz to visu varētu kaut kādā veidā pierakstīt, man te zīmējumā jāpieraksta burti. Tātad nosaukšu paralelogramu ar ABCD un pierakstu to, ko es esmu jau izrunājis. Tātad BC ir vienāds ar AD, ir 25 kN. AB mala jau man ir zināma, un vēl es gribēju izrēķināt leņķi B. Leņķi B var aprēķināt no 180 grādiem, atņemot leņķi A. Un tātad tas ir 125 grādi, un šīm divām rindiņām es izmantoju paralelograma īpašības. Un tālāk es vairs skatīšos tikai uz trīsstūrīti ABC. Uz paralelogramu vairs nestīšos. Nu, un tā tad ierakstu zīmējumā šo te leņķīti. Paskatāmies, kāda mums ir situācija. Mums trīsstūrītim ir zināmas divas malas un ir zināms leņķis starp šīm malām. Un tieši to pašu stāstu mums stāsta kosīnus teorēma, kur var atrast formulu lapā pie virsrakstiņa trīsstūris, un tur ir sīnus teorēma un kosīnus teorēma. Nu, tad paskatāmies zīmējumu un šo formulu. Mēs gribam aprēķināt malu A. Viņa gan ir kvadrātā, bet tas nekas. Tad šie vispārējie lielumi ir zināmi. Mala B ir zināma, mala C ir zināma, tad tur B reiz nāca C, un arī jārēķina kosīnus leņķim alfa, tātad tas alfa ir zināms. Tātad, ja man ir trīsstūrī zināmas divas malas un leņķis starp tām, es trešo malu varu aprēķināt, izmantojot kosīnus teorēmu. Nu, tad manā zīmējumā tas būtu, ka es aprēķinu malu AC kvadrātā, tas ir mala AB kvadrātā plus mala BC kvadrātā atņemts divkāršot šo abu malu reizinājumus, kas pareizināts ar kosīnusu 125 grādiem. Ja šo video skatās 10. klases skolēni, kas vēl nav mācījušies par sinusiem, kosīnusiem pie lielākiem leņķiem kā šauriem, tad jums ir zināms pārsteigums. Bet tas viss ir iespējams, visu šo vidusskolā apgūsi. Nu ko, liekam iekšā skaitļus. Es rakstīšu šeit, un es vairs nerakstīšu pie AC to kvadrātu, bet es rakstīšu, kā AC aprēķina velkot kvadrātsakni no visas tās garās izteiksmes. AB kvadrātā 35 kvadrātā ir 1225, tev ir kalkulators, bet to var zināt arī no galvas. 25 kvadrātā ir 625, tad mums ir jāatņem 2 reiz 35 reiz 25 reiz kosīnus 125 grādiem. Nu, skaisti. Es jau te kaut ko varu izrēķināt. Saskaitu 1225, 625, tas ir 1850. Un tālāk es sareizinu skaitļus 2 reiz 25, 50 reiz 35. To pēc tam un reiz, un tagad šī brīdī ir jāpaņem kalkulators
Un uz kalkulātora ir jāuzspiež kosinus 125 grādiem. Nu, tā tad mēs uzspiežam kosinus 125 grādiem, un kalkulators rāda kaut ko pavisam traku. Mīnus 0,57357 un tā tālāk. Un ko ar šito lai dara? Tagad man jāizlasa uzdevums līdz galam, ko es neizdarīju. Rezultātu izsaki kiloņūtonos, nopaļojot ar precizitāti līdz simtdaļām. Nu, pagaidi, šis man nav rezultāts, tāpēc lasu tālāk. Ja kosinus sīnusa vērtību nosaki kā starprezultātu, tad nopaļo ar precizitāti līdz tūkstošdaļām. Nu jā, šis kosinus tas ir starprezultāts, jo gala rezultāts būs tas AC. Tā tad jānopaļo līdz tūkstošdaļām. Atceramies, pirmais ir desmitdaļas, simtdaļas, tūkstošdaļas. Nu tā tad blakus sēž lielais kaimiņš, kas iedod nopaļotajam cipariņam vienu klāt, tātad mīnus 0,574. Ierakstam arī šeit. Un tālāk jau ir spēle ar kalkulātoru šo visu izrēķināt. Atceramies, ka mīnus reiz mīnus ir plus, un tad saspaidam podziņus un pārbaudiet, vai jums sanāk tieši tas pats, kas rezultāts, kas ir man, un man kalkulators rāda šādu skaitli. Nu, un tad vēl jāizvēl kvadrātsakne. Atkal ar kalkulātoru padarbojamies, un sanāk 53,427 un tā tālāk. Un rezultāts bija prasīts nopaļot līdz simtdaļām. Nu, un tad simtdaļas ir otrais cipars aiz komata, blakus atkal sēž lielais kaimiņš, kas iedod vienu klāt. Un uzrakstam atbildi, ka vektora F garums ir 53,43 kilonewtoni. Neaizmirstam lūdzu arī mērvienību, jo bieži vien mērvienību arī novērtē. Nu, ko esam izgājuši cauri vairāku gadu eksāmenu uzdevumiem par vektoriem? Es ļoti ceru, ka tev tas noderēja. Lai veicas!